Mēs svinam Latviešu grāmatas 500 gadu. Mēs svinam to, ka mums ir pašiem sava grāmata un ka no pirmās grāmatas mums ir izveidojusies vesela grāmatniecības kultūra, grāmatniecības cilts, un mēs spējam ārkārtīgi daudzveidīgi rakstīt latviešu valodā. Man liekas, ka rakstīt ir svarīgi, tāpēc, ka viss aizmirstās. Atmiņa ir ļoti viltīga un neusticama. Rakstīts teksts ir laikmeta liecība. Jau pati alfabēta rašanās ir laikmeta liecība. Bet vispār rakstīšana, kā psiholoģisks process, kā to vērtē psihologi, bez rakstīšanas nav atcerēšanās. Un arī, piemēram, špikeru rakstīšana skolā ir vienmēr tikusi atzīts par vērtīgu nodarbošanos tādēļ, ka tas, ko tu pats ar savu roku un ar savu domu esi pierakstījis, tev arī vislabāk paliek atmiņā. Rakstīšana ar roku izkopja rokrakstu, un es domāju, ka noteikti arī veicina cilvēka domāšanu. Tad, kad tu raksti, tu arī domā to, ko tu raksti. Reizēm ir tā, ka tikai rakstot, tu līdz galam patiešām saproti, kas ir noticis un ko tas nozīmē. Un pierakstīt skaistas atmiņas vienmēr ir vērtīgi. Tās nekad neaizmirsīsies dienas grāmatu ieraksti. Pēc kāda laika pašķirt atpakaļ to, kas ir agrāk noticis, gremdēties skaistās atmiņās. Dzirdot vārdu grāmata, man visticamāk ienāk prātā tāds milzu kopums, grāmatu plaukti. Jo viena no manām spilgtākajām bērnības atmiņām ir tāda, ka es guļot gultā vēroju vecāku grāmatu plauktus. Man ļoti svarīgs ir bijis grāmatu tēls, vizuālais tēls. Un otra lieta, kas man nāk prātā, arī saistīta ar tādu grāmatu, kas bija izdota jau padomju laikā, bet vēl vecajās pirmskara labajās poligrāfiskajās tradīcijās. Un tas bija Laučplēsis. Tā bija ļoti liela grāmata ar ļoti labu papīru, un te parādījās arī tās taustas sajūtas. Manā dzīvē bibliotēkas ir vienmēr spēlējuši milzīgu lomu. Es jau kā bērns mīlēju aiziet uz bibliotēku un sajust šo grāmatu, to smaržu, ka iet vietās, teiksim, tā istabās, kas pilns ar grāmatām, kur grāmatas ir garos plauktos salikts. Un no tā laika es vienmēr esmu mīlējis bibliotēkas, ir bibliotēkas, kas ir mūsu skaistā, modernā biblioteka, ir tāda, uz ko es vienmēr mīlu atnākt. Savukārt, kad es dzīvoju Ņujorkā savu laiku, Ņujorkas publiskā biblioteka savukārt ir tādu cēlu, tumšu kokā apdarītu zāli, kur sēž pie gariem galdiem ar gaismām, un tur cilvēki tā klusībā lasa grāmatas, kas ir pieejamas varbūt tikai tajā bibliotekā. Tā ka man iespēja par bibliotekām ir ļoti daudzveidīga, bet tās man ir ļoti mīļas vietas. Tālāk jau arī skolas vide ir svarīgi, ka skolās ir biblioteka, ka skolēni tiek iepazīstināti vispār, ka mums skolā ir laba biblioteka. Jūs šeit varat nākt mācīties, pavadīt laiku, un jūs arī varat paņemt uz mājām kādu interesantu grāmatu izlasīt. Bibliotekai skolā ir jābūt atvērtai. Bibliotekai jābūt tādai, kur bērni grib ienākt, nevis no viņas labāk iziet. Un trešā lieta bibliotekārei ir arī jābūt tādai, no kuru bērni grib pieiet pajautāt, nevis nepajautāt, tas varbūt ir ironija. Bet un bibliotekai ir skolā jābūt caurvijai. Tā nevar būt ēka, respektīvi tā nevar būt telpa skolas kreisā spāna gaiteņa galā, kurā nekad nedeg lampiņa, un es aizēju tur vienreiz gadā pēc mācību grāmatām. Bibliotekai jābūt, un patiesībā Raunas pamatskolā tas ir kaut kā ļoti loģiski, ka biblioteka ir ēkas vidū, tieši pie ieejas. Un tā, ka tur neieiet, faktiski nav iespējams. Ir tāds ekonomikas likums, viņš saucās pieprasījums, piedāvājums, un ir jābūt pieprasījumam pēc gudriem cilvēkiem. Mēs esam bišķi nogājuši no šī ceļa, tad ir pieprasījums pēc gudriem cilvēkiem, un tad arī ir piedāvājums. Ja, un tad vecāki saprotot, cik ir svarīgi, lai bērns būtu gudrs un jau no šūpuļu sēž un las priekšā. Jo ir jau zinātniski pierādīts, ja, ka pat zīdainis saprot, ja, ko viņam kādā intuīcijā lasa, ja, un viņš uzņem ar katru vārdu to bagātību, par ko runāja Ziedonis, ja, tās saknes, viss, lai viņš varētu būt inteliģents un gudrs cilvēks. Es domāju, ka tas, kas šeit ir jūtams, ka cilvēki grib veltīt savu laiku lasīšanai, grib veltīt laiku grāmatām, bibliotēkām,
un ir ļoti atvērti nākt uz sarunām un īstenībā arī piepūlēties, lai pavadītu laiku ar saviem bērniem lasošā un grāmatīgā vidē, lai satiktos ar draugiem grāmatīgā vidē. Un es domāju, ka arī šī diena pierādīja to, cik daudz mums ir domu biedru un cik patiesībā daudziem no mums rūp lasoši bērni, lasoši līdzcilvēki, inteliģenta sabiedrība, inteliģenta vide un spēcīgs, protams, arī bibliotēku tīkls, ko mēs redzējām caur visiem tiem plašajiem pieslēgumiem, kas pieslēdzās un sekoja līdz šodienas norisēm. Tas ir tas, kas jādara, ir jāstāsta vairāk šo stāstu, jo nekā citādāk jau tas bērns arī neiemācīsies to grāmatu lasīt, ja viņam vecāki to ierāda, ja viņš redz, ka apkārt draugi aizraujās. Vienkārši šis grāmata ir tik burvīga vieta, kurā ieiet tāda pasaule, kurā tu vari ieiet un justies citādi, tā kā atslēgties no savām tām reālajām, nezinu, kaut kādām problēmām vai lietām un vienkārši ienirt tādā foršā vietā, kurā tu kļūsti gaišāks, gudrāks, kas ir aizraujoša. Vismaz tas ir, kā es lasot jūtos, ir sevišķi tagad šajā digitālajā pasaulē, kurā ir sajūta, ka tev visu laiku gāžas virsū nepārtraukta informācijas plūsma. Tajā brīdī, kad es paņemu to grāmatu, es zinu, ka viņai ir sākums un beigas, un viņa pa vidu nemainīsies. Tā kā tur nekas nepienāks klāt. Tur ir arī valodas jautājums ir ļoti svarīgs. Tāpēc, ka bez rakstītā vārda latviešu valodā vispār domāšana, manuprāt, nevar attīstīties. Kāpēc viņiem būtu jārunā, jāraksta latviski un labi latviski? Un viņš viņiem teica, ka katrs pavirši lietots vārds, ko viņi lieto laikā, kad, teiksim, strelnieks krīt ar vārdu "es esmu latvietis" uz lūpām, ka tas ir ļaunums pret šo zemi, pret šo tautu. Un tas pats tikpat labi varētu tikt pateikt arī mūsdienās, jo šai valstī nav nekādas jēgas, ja tā nav Latvija. Tad tā ir tikai teritorija, kuru var izmantot jebkurš un jebkā. Un savukārt būt Latvijai, tas nozīmē lietot latviešu valodu, jo tā ir mūsu kopējā pazīme, kas mūs vieno, ar kuru mēs esam vienoti. Un tāpēc gan runātājs, gan īpaši rakstītājs vārds bez šaubām ir vienkārši, es pat teikšu, pavisam primitīvi drošības jautājums šajā valstī. Latviešu valoda ir viena no senākajām indoeiropiešu valodām pasaulē. Esam neiedomājami, unikāli un talantīgi. Un jo vairāk mēs runāsim latviešu valodā un lasīsim latviešu valodā un radīsim no jauna tekstu latviešu valodā, jo mēs esam spēcīgāki. Un mūsdienās mākslīgais intelekts, mūsu draugs, vai ne? Kā mēs bagātināsim viņu, lai mēs nevaram izmukt no intelekta. Vienkārši tas nav iespējams. Mēs neizmuksim. Mūsu uzdevums ir padarīt intelektu par vislabāko asistentu pasaulē. Savu asistentu. Es arī ikdienā lasu, tulkoju, rakstu vēstules, projektus. Ja? Viņš ir palīgs, viņš ir šeit. Ne? Bet arī kā viņu piebarot latviešu valodā, lai viņš zinātu par mums visu un varētu mums izcili palīdzēt. Es domāju, ka šobrīd mūsu loma ir noteikti toni valstī. Nacionālajai bibliotēkai ir jābūt tam vilcēju un stūmēju spēkam, kas nosaka toni, ka mums ir nepieciešama lasoša, zinoša, inteliģenta, izglītota sabiedrība. Mēs veidojam šo pieprasījumu, mēs formulējam to pēc kā tiekties. Un vienlaikus mēs arī stabili, pastāvīgi, neapgāžam, īstenojam fundamentāls lasīšanas veicināšanas programmas, kā bērnu jauniešu vecāku žūrija, kā grāmatu starts, kā grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām. Vienlaikus arī mēs veidojam un uzturam sabiedrībā dažādas sarunas par jaunākajām grāmatām, regulāri izdodot literatūras vēstnesi un daudzas citas ziņu lapas un ziņu apmaiņu. Tas, kas ir mūsu uzdevums, ir uzturēt nepārtrauktu šo te paradumu, neapgāžamu lielumu, pastāvīgu klātbūtni, cik lasīšana un grāmatas ir būtiskas Latvijas sabiedrībai šodien un arī, lai nākotnē pastāvētu, un ne tikai pastāvētu, bet būtu bagāta, ekonomiski konkurētspējīga un drosmīga un droša valsts.